Pār mani viegli nav ķemēties un mazgāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skula kļūst, pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Frère Jacques, dormez-vous. Pīter, mēs esam ieradušies tevi nolaupīt un aizvest uz mūsu planētu. Cit planētieši, palīgā! Pretoties veltīgi. Vēl pēdējais otrs vēziens. Henrij, vai ir droši nākt laukā? Jā, es viņus patrencu. Mammai nav ūsu. Es viņai pateikšu. Tev tas nav jādara. Ir. Mām, Henrijs sapostīja manu zīmējumu. Klusē, Knisli. Mām! Ja vēlreiz pasauks mammu, nokrāsošu tevi zilu. Atdodotu. Nost no manis! Mammu! Pīter? Paskaties, ko izdarīja Henrijs. Neesi negans, Henrij. Paskaties uz Pītera seju un manu grīdu. Šoreiz tu aizgāji par tālu, Henrij. Paliec šeit, līdz neļaušu iznākt. Bet es neredzēšu mutantu Maksi. Pie visa vainīgs tikai Knislis. Tas nav godīgi. Negantā Henrija baigā atriebe. 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 Henrij. Atriebe. Jo skaļāk trokšņosi, jo ilgāk paliksi savā istabā. Un ja nu man vajag uz tualeti, tas ir vienīgais iemesls, kādēļ drīkst iznākt. Saprati? Tas nav godīgi! Mani bieži sūta uz manu istabu. Tik bieži, ka es šeit varētu apmesties uz visiem laikiem. Labi, ka te nekad netrūks darāmā. Ko? Kur manas mantas? Henrij, mēs aiznesām tavas mantas, jo vēlamies, lai padomā par to, kādēļ tiki sodīts. Vēlāk par to parunāsim. Viņi aiznesuši manu magnetofonu un diskus. Es nespēju dzīvot bez mūzikas. Mirklīti? Jā, iznīcības FM. Iesprostots istabā, vainīgs tikai Pīters. Es šim sadošu. Tēt, cik ilgi Henrijam jāpaliek istabā? Jautā mammai. Ieslēgt būrī uz gadu simtiem, pakārt bēgšpēdus un izstiept ausis, ievest upē pie krokodiliem, izšaut kosmosā miljardiem kilometru tālumā. Esmu gatavs atriepties vismaz, kad mani izlaidīs no istabas. Ja viņi to ieraudzīs, man šeit būs jāpaliek veselu mūžību. Par laimi, neviens pie manis neienāk, ja vien mūzika nav par skaļu.
Man ātri nepieciešama palīdzība. Man apnicis spēlēt paslēpes. Padarām ko citu. Mans dārs, mani noteikumi. Sāc skaitīt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Au, Margaret, man sāpēja. Kas tad? Tas, ar ko iemeti. Kas tas? Paskatīsimies. Steidzami atvediet Ralfu. Paraksts Henrijs. Henry! Kas mums par to būs? Cauru dienu varēsi vadīt Lillā rokas bandu. Nejēdzīgie putni. Tavas pusdienas, Henrij. Kas te ož pēc krāsas? Sauc mani par viņas lielisko majestāti, Suzanna. Margareta krāso savu spēļu namiņu. 2 dienas. Skaidrs. Henrij, vai tu padomāji, kādēļ atņēmām tev mantas? Jā, mam. Un tu tā vairs nedarīsi? Nē, mam. Domāju, esi gana sodīts. Vari nākt laukā no istabas. Jā! Un lūdzu aizver guļamistabas logu. Jā! Brīvībā! Skaties! Briesmonis! Cik viņš neglīts. Arī citplanētietis ir šaušalīgs. Ļoti smieklīgi. Ko jūs abas te darāt? Ja bija aizmirsis, šodien es esmu Lillā rokas bandas vadone. Un rīt arī. Mēs gribam zināt, kā tu atriepsies Pīteram. Tavai atriebei jābūt satriecošai. Jā, bet neviens nedrīkst uzzināt, ka atriebjos es, citādi man būs vēl lielākas nepatikšanas. Nespēju noticēt, ka Pīters to noturēja par īstu citplanētieti. Pīters tic visādiem niekiem. Mēs pārtraucam programmu ar steidzamām ziņām. Zemei uzbrukuši citplanētieši. Tikai ne to! Nē! Nē! Palīgā! Cik briesmīgi! Palīgā! Aizsargāties no citplanētiešiem iespējams tikai nokrāsojot savu seju un mājokli zilā krāsā. Tēt! Pīter, vai to izdarīji tu? Jā, mēs izglābām māju. Un neuztraucieties, mēs izglābsim arī jūs. Citplanētiešu briesmoņi. Labākais bija,
kad viņi nokrāsoja tavu tēti. Nē, labākais bija, kad tētis pirmo reizi aizsūtīja Pīteru uz viņa istabu. Tas nozīmē, ka esmu atriepts. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.